Čau, mani sauc Māris Broks. Es mācos mēdīju procentos pirmajā kursā. Strādāju LMT pie Okarta skatuves projektiem. Un principā es atbildu par visu skaņu, kas nonāk ēterā. Ļoti jauka atmosfēra koledžā. Ļoti patīk, baigi forši, tik labais. Ļoti patīk demokrātiskā pieeja lietām, patīk koleģiālās attiecības starp pasniedzējiem un studentiem. Ļoti jauki. Otrajā stāvā ir tas pirmais stāvs. Otrajā stāvā mums ir televizors, iedomājās. Tur tiešādās iet MTV un kanāls 2, Unbelievable. Bet forši, katrā stāvā klavieres ir, iedomājās, kur vēl tāda skola redzētu, kur klavieres katrā stāvā. Kultūras koledžā lielākā daļa pasniedzēji ir praktizējuši profesionāļi, kas ne tikai vienkārši stāsta par lietām, kuras kaut kur ir mācījušies paši, bet reāli dzīvē strādā šajās jomās. Respektīvi, viss, ko viņi jums stāstīs, būs bāzēts uz viņu personīgās pieredzes un reāliem apstākļiem reālā dzīvē. Tas nozīmē, ka jūs, pabeidzot koledžu, būsiet sagatavot speciālisti īstam, reālam darbam savā nozarē, nevis tikai teorētiski zināšanas. Tā. Kā tev šķiet, kas notiek koledžā? Koledžā notiek vienkārši superīgs ballīgs, var ritīgi izpriecāties, var tupēties, ritīgi. Man šobrīd ir lekcija. Paldies, Kārli, tev! Čau! Mēs esam grupa 5 mēs. Šodien gan ir pilnā sastāvā, bet tomēr esam, jā. Es mācos kultūras koledžā mūzikas menedžmentā. Kā tev sauc? Artūrs, man sauc Artūrs. Mani sauc Arturs, es arī mācos mūzikas menedžmentā, spēlēju baģitāru. Jā, mans vārds ir Jānis, es spēlēju taustiņu instrumentus grupā un mācos mūzikas menedžmentu. Jā, mēs visi mācāmies mūzikas menedžmentu. Es trinkšķiņu ģitāru. Te mācās cilvēki par kultūras nozari daudz ko, atšķirībā no dažām citām skolām. Pie mums viņi to mācās ļoti praktiski. Tā kā kaut ko var izmācīties un pēc tam par to var arī uzreiz faktiski strādāt. Tas nav tikai tukšas zināšanas. Viņš māca, kā rīkot koncertus, lai nekļūtu cietumā. Jā, ļoti svarīgas lietas visām likuma pusēm. Jā. Jā, man jā. Es domāju, ka tā ir vieta, kur sastapt kompetentus pasniedzējus un arī dombiedrus, ar kuriem turpināt kādus projektus un radošās izpausmes. Jā, galvenais, ko es te atredzu, ir draugi un kontakti, kas pēc tam man noderēs tālāk ļoti. Jā. Tātad mūsu grupa aktīvi piedalās Latvijas koncertdzīvē. Mēs esam izbraukājuši visu Latviju pilnībā un domājam arī tālāk uz Eiropu doties. Un uz Krieviju arī mēs domājam, plānojam. Tātad, lai mēs to ļoti veiksmīgi varētu izdarīt, mēs katrs grupā esam uzņēmušies kaut kādus konkrētus pienākumus. Viens ir atbildīgs par koncertu organizēšanu, cits ir atbildīgs par finanšu lietām, vēl cits par līgumiem un tādām visādām lietām. Un tā mēs kopīgiem spēkiem varam izdarīt ļoti daudz. Ja arī tavā pasākumā ir nepieciešams uzspēlēt, tad zini, grupa 5 mēs noteikti tavā pasākumā uzspēlēs. Jā.